Jūs visi esat nožēlojami gliemji. Izņemot mani, jūs vēro. Gliemji spaida savus telefons, kamēr viņu smadzenēs urbjās arvien dziļāk. Esmu ģēnijs vairākos līmeņos un saprotu visu par eksistenci, filozofiju un močiem. Man riebi šī smaka, kas lien cauri vecrīgas ielām, treknā, kunkuļiem pilnā zampa, kas tik ļoti smird. Instagrams, Facebook, Screentimes. Tie visi ir vārdi no Anglijas, ko gliemji izmanto, lai maldinātu mani par saviem nodomiem, bet es redzu tiem cauri. Es esmu nenormāli gudrs un nenormāli spēcīgs. Tie droči uz dārgām mantām, grūti izrunājumiem kafijas vārdiem, kas svarīgāk par viņiem pašiem. Viņi domā, ka ir brīvi, nopietni. Tikai patērē, ēd, dirš un tā uz riņķi. Pretekļi, visi viņi ir pretekļi. Bet viņi neko nesaprot. Tikai gvelž un plakšķina lūpas, svīst un vergo saviem bosiem. Kā īsdzimteņi, tie slīd pa asfaltu. Visi uzcūkotie, ietaukotie birokrāti tikai blenž caur žalūzijām, gaida, lai izmiegtu pēdējo sulu no gliemjiem. Jā, viņi ar to barojas. Birokrāti barojas ar gliemju sulu. Mani sauc Igors Pakavs, renegāts no Zolitūdas džungļiem, lāzeris Purčika poligonā. Esmu ielādēts un pielādēts tieši no ķengaraga. Drilējis kombinācijas džudžitsu, karatē un aikido. Manas smadzenes operē citā dimensionālā laika zonā, un man ir 3 augstākās un 4 vidējās izglītības. Visi kaut kur skraida apkārt, vai ne? Visi kaut kur skraida apkārt. Tu esi gliemjs, tu skaties slēgt telefonā. Padzīvo lielajā pasaulē. Gliemjs. Mēs neesam gliemji. Tu redzi, kā visi pārējie te skraida apkārt. Viņi ir tā kā pilnīgākie gliemji, pareizi, bet mēs neesam gliemji. Mēs neesam tādi kā viņi visi pārējie. Viņi visi pārējie kaut kur skraida pēc kaut kādas naudas, pēc kaut kāda darba. Mēs esam brīvi, pareizi. Jūs tīrāt majonēzes, ko visi gliemji ir novākuši šeit lejā. Viņi visi ir gliemji. Mēs esam citādāki. Jā. Viņi ir gliemji, viņi visi pārējie. Visi, kas staigā, viņi visi ir gliemji. Gliemji draugi. Savā starpā kaut ko gliemjojas saviem apaličiem. Gliemjs. Gliemjs vispār kaut. Pusē 5. Es tev teicu, ka tev ir smuks ūsas. Tas ir Pakavs. Forši Pakavs. Nopietni? Jā. Man ir arī mocis. Varētu kādreiz izuzzināt. Nu, viņš ir remontā. Tu kaut kur staigājies? Jā, es uz veikaliem tagad. Iepērcies? Jā. Es arī gribēju iepirkties. Bet tu ej. Tu ej. Forši tev dienu. Tev arī.
Sievietes ir kā vēsa, patīkama kompresa uz verdoša karsta dzelzs stieņa. Kā seksa nazis, kas uzbudina un sagriež manu vientulības torti mazos gabaliņos. Mirdzošas acis, flirtējoši mati, sarkana kleita, mīlestība remdēs slāpes un sāpes, kas durās sānos un sirdī, un spēj savaldīt pat visspēcīgāko 3 taktu dzinēju. Dažkārt dzīvē pietiek ar vienu superīgu randiņu, lai justos kā cilvēks. Sievietes glāsti piepilda sirdi kā elektrolītu veldzējuši dzēriens pēc vientulības maratona, kā šokolādes strūklaka, kas šauj asinis vannā, kurā sasildīties pēc augstas dienas. Bet tas viss ir sūds, un nevienam nevar uzticēties. Es nejūtu ne sāpes, ne prieku, ne vēju matos. Esmu noslīdis motoreļā. Kāpēc? Pie velna kāpēc es vispār uzticējos sieviešu gliemjiem? Viņas ir vēl guļotaināks nekā vīriešu gliemji. Viņas tikai grib, lai tu esi nelaimīgs. Jā, mani maldināja ar krūtīm, piesolīja ilūzijas, un es biju mīksts. Mīksts kā gliemis. Vai es biju aizmītis majonēzē? Vai es biju gliemis? Float like a bird, beautiful world. You're so special, so special. Bet es neesmu problēma. Es esmu atbilde, risinājums. Dabas katastrofa. Mehānisms ir iekustināts. Atpakaļ ceļa vairs nav. Es kalpoju augstākam mērķim. Liktenis ir manās rokās, un spriedums ir sekojošs. Es, Igors Pakavs, jaunava, 1,93 m, 72 kg, apsolos iznīdēt gliemjus līdz pēdējai molekulai. Es redzu, kas notiek apkārt. Viņi pat nenojauš. Visi ir idioti, izņemot mani.